Iesāksim ar lūkšanu. Debes Tēvs, paldies par jaunu dienu, ko tu atkal mums esi dāvājis. Paldies par tavu lielo žēlastību. Paldies par tavu lielo mīlestību. Paldies, ka tu dod mums atkal iespēju šodien kopā atvērt tavu vārdu, smelties, iedziļināties, mācīties, stiprināties, saņemt to, ko tu mums gribi dot. Tavs vārds ir dzīvs, spēcīgs un asāks par abās pusēs griezīgu zobenu. Un mēs pateicamies, kungs, ka tavs vārds, kas iziet no tavas mutes, tas nekad neatgriežas pie tevis tukšā. Bet tas vienmēr izpildu uzdevumu, kādēļ tu to esi sūtījis. Un tā, kungs, mēs izlūdzamies, dod mums ausis dzirdēt, sirds ticēt, mutes apliecināt, ka tu esi kungs. Un tavu vārdi ir un paliek mūžīgi patiesība. Un tā mēs tavu svētību izlūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Labrīt, Inta. Labrīt. Labrīt. Tu esi savādākā vietā. Mums tālāk prom šodien, citā krēslā. Jā. Es zinu, Un otrs istabs ir sakārtots ciemiņiem. Aha, ok. Es zinu, kur tu esi, es pazīstu to telpu. Jā, pie priekšas durvīm. Priekš durvīm, jā, tā, tieši tā. Jā, izskatās, ka tev mikrofonu, bet es domāju, it might be a walker. Tas ir a walker, jā, tas ir. Tas nav. Nekā nevar darīt. Oh, look, hey, Vajag palīdzību. mēs varam tādu lietot un labāk staigāt. Jā, Haididī, tas ir terrific. Jā. Un pareizi, Goga un Māra arī otrā pusē. Parasti es man uz labo pusi, tagad tu esi man uz kreisi. Es domāju, mēs esam pareizi šoreiz. Šoreiz pareizi. tāpat. Jā, Šoreiz ir pareizi. Labi, mēs lasām uz 119. salmu, mēs sāksim ar 125. pantu, jo tas ir, mēs nobeidzam pagājušajā reizē 124. Un palastīšu labu kā 10 pantus. Es esmu tavs kalps, dod man gudrību, ka es saprotu tavas liecības. Ir jau laiks, ka tas kungs dara savu, jo viņi ir pārkāpuši tavus baušļus. Tādēļ es mīlu tavus baušļus vairāk nekā zelta, pat vairāk nekā šķīstu zelta. Tādēļ es turu visas tavas pavēles par taisnam, es ienīstu tik vienu viltus ceļu. Tavas liecības ir brīnišķīgas, tādēļ mana dvēsele turās pie tam. Kad kļūst izprotam tavu vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. Es atdaru savu muti ilgās, jo slāpstu pēc taviem baušļiem. Piegriezies man un esi man žēlīts, kā tu dari tiem, kas mīl tavu vārdu. Stiprini manus soļus ar tavu vārdu, un lai ļaunums nevalda pār mani. Atsvabini mani no cilvēku spaidiem, tad es pildīšu tavas pavēles. Apgaismo savu vaigu pār savu kalpu un māci man tavus likumus. Tas par varenu atkal lūkšanas daļu, un tieši 125. pantā ir atkal tik ļoti daudz ko atpakot. Es esmu tavs kalps, dod man gudrību, ka es saprotu tavas liecības. Un es gribu šodien, ka mēs padomājam bišķiņ par to, ko nozīmē es esmu tavs kalps. Kas nāk prātā, kad domā par kalpiem? Viņš dara kunga gribu. Tieši tā, paldies. Kalps dara kunga gribu. Kalpam nav pašam sava griba, ja? Kalpam ir jādara to, ko kungs saka darīt. Kungs saka, ej, dara to, tev jādara, ja tu esi kalps, ja tā. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, un mēs sastopam šo jēdzienu gan vecajā, gan jaunajā derībā viss cauri, ja tā. Un kalps eksistē, lai pildītu kunga gribu. Ja? Kā kristieši mēs ļoti labi saprotam, es ceru, ka mēs saprotam, ko Dāvids te raksta. Es esmu tavs kalps, dod man gudrību, ka es saprotu tavas liecības. Es esmu tavs kalps. Nav labāka pozīcija, kurā būt, nekā būt Dieva kalps. Ja, tas ir, jo mēs pildam viņa gribu.
Un, kad es lasīju šos vārdus šorīt, man bieži vien uzrunā dziesmas, un es uzšķiru dziesmu grāmatā dziesmu, kas tik brīnišķīgi to izsaka, un tas mūsu dziesmu grāmatā 341, un šī dziesma mums ir pazīstama, mēs viņu bieži dziedam. Bet kādreiz ir labi, ka mēs atļaujam, lai dziesmas mūs uzrunā, un ir tik daudz patiesību šī dziesmā, šī Georg Matheson dziesma, ja mani gūstā kungs. Ja mani gūstā kungs, tad brīvība man augs. Nu manam rokam šķēpju rauj, tad uzvara man plauks. Ja paša spēks mans balss, es nāvē nogrimstu. Ja tava roka mani vēd, es briesmās pastāvu. Sirds vāja trausla man, to rūpes bailes māc. Tā vētrās tad tik pastāvēs, ja tu to vadīt sāc. Kas brīvību tai dos, kas saites saraut spērs, tik tavam saitēm saistīta, tā godam pastāvēs. Un varas sīka man, es maz ko iespēju, tik ja es kalpot mācījies, es spēkā pieaugu. Bez tava spēka tēvs, mans darbs būs tukšs un liekas, mans spēks būs nespēks, ja tavs gars, man savas liesmas liekas. Un gribas spēks mans maz, tas cīņas vētrā lūst, kas karaļa troni sasniegt grib, tas pazemīgs, lai kļūst. Pie tevis balstoties, tik gribas stipri tiek, un citu neko nevēlās, kā vien, ko vārds tavs liek. Vai nav brīnišķīgi pateikts, jā, tā, un te ir tie paradoksi, kas šī dziesmā ir tik spēcīgi, un mēs atrodam paradoksus tik daudz Dieva vārdā. Ja mani gūstā kungs, tad brīvība man augs. Mēs esam brīvi tikai tad, kad mēs esam Dieva gūstā. Tas ir paradoks, ja? Kad Dievs mūs saņem ciet, tad mēs esam brīvi. Jo Jēzus teica, jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvs. Kamēr mēs neesam Dieva gūstā, tad mēs neesam brīvi. Jo mēs esam ļaunā gūstā, mēs esam velna gūstā, mēs esam velna kalpi. Mums ir iespēja dzīvē kalpot tikai vienam vai no diviem kungiem. Mēs kalpojam vai no Dievam, vai mēs kalpojam velnam. Ja, tā vidusceļš nav, tu nevar būt, nav tāda lieta kā vidusceļš. Jēzus teica, kas nav mani, ir pret mani. Ja, tev nav vidusceļa, mēs piedaram vienam vai otram. Ja mēs esam ārpus Kristu, ja mēs esam ārpus Dieva, tad mēs esam sagūstīti tumsības varā. Ja, un mēs nesam brīvi. Cilvēki domā, ka viņi ir brīvi, bet viņi nav. Viņi ir vergi tumsībai, viņi ir vergi Sātanam. Un tikai tad, kad mēs esam Kristu, tad mēs esam patiesi brīvi. Un tāpēc mēs pašreiz tamā runājam par 125. pantu, kur Dāvids raksta, es esmu tavs kalps, dod man gudrību, es saprotu tavas liecības. Un mēs tikko izlasījām 341. dziesmu grāmatā, ja mani gūstā kungs. Un mēs runājam bišķiņ par to. Tā kā tas paradoks, ka Dievs ņem mūs gūstā, tad mēs esam brīvi. Ja? Nu manam rokam šķēpju raud, tad uzvara man plaukt. Atkal paradoks. Ja, ja paša spēks mans balss, es nāvē nogrimstu, ja tava roka mani ved, es briesmās pastāvu. Un tad tā apziņa, ka sirds ir vāja, trausla, to rūpes bailes māc, tā vētrās, tad tik pastāvēs, ja tu to vadīt sāc. Kas brīvību tai dos, kas saites saraut spēs, tik tavam saitēm saistīta, tā godam pastāvēs. Tā kā atkal, tikai, ka mēs esam saistīti Dievā, tad mēs esam brīvi. Ja, un tie citi panti atkal izsaka tās pašas lietas. Ja. Vara sīka man, es maz ko iespēju, tik ja es kalpot mācījies, es spēkā pieaugu. Un kalpot ir kaut kas, ko mums ir jāmācās, jo tas nenāk mums dabīgi. Jā. Tas nenāk dabīgi. Mums dabīgi, mēs gribam būt kungi, mēs gribam būt noteicēji, mēs gribam būt priekšrokā, pazemoties, kalpot, nav tik vienkārši, ja? Bet, ja es kalpot mācījies, es spēkā pieaugu. Bez tavas spēka tēvs, mans darbs būs tukšs un liekas, mans spēks būs nespēks, ja tavs gars man savas liesmas liek. Un gribas spēks mans maz, tas cīņas vētrā lūst, kas karaļa troni sasniegt grib,
tas pazemīgs, lai kļūst. Ceļš uz augšu vienmēr ir vispirms uz leju. Ja? Tas vienmēr tā ir. Ja tevis balsoties, tik gribas stipri tiek, un citu neko nevēlās, kā vien, ko vārds sliek. Šī dziesma, manuprāt, izsaka tik spēcīgi kalpošanas nozīme un kalpošanas svētība. Ja? Tā svētība, kas nāk, un tā jau ir izteikta jau 119. salma sākumā, svētīgi tie, kas nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā kunga baušļiem. Kad mēs kalpojam Dievam, tad mēs esam patiesi brīvi. Ja, un tas ir mūsu mērķis. Un pazemība ir tas ceļš, nevis iedomība. Un te bija problēma. Pirms mēs turējām apskatīsim 116. salmu, 16. pantu, dažas lapas iepriekš. Es domāju, izlasīsim visu to salmu, ja tas tik brīnišķīgi. Ginta, tu varētu mums lūdzu izlasīt pateicību par palīdzību bēdu laikā. 116. psalms. Jā, lūdzu. Es mīlu to kungu, jo viņš klausīja manu lūgšanas balsi. Viņš piegrieza man savu ausi, tādi es viņu piesaukšu visu savu mūžu. Nāves tīkli tinās ap mani, mani sagrāba elles bailes, es ieslīgu nelaimē un bēdās, bet es piesaucu tā kunga vārdu, izglāb manu dvēseli, ak, kungs. Žēlīgs ir tas kungs un taisns, žēlsirdīgs ir mūsu Dievs. Tas kungs pasargā vienbūtīgos, kas nešaubīdamies paļaujas uz viņu. Kad es biju novārdzis, tad viņš man palīdzēja. Atgriezies savā mierā, mana dvēseli, jo tas kungs dara tev labu. Tiešām, tu izglābi manu dvēseli no nāves, no asarām manas acis un no slīdēšanas manu kāju. Es staigāšu tā kunga priekšā, dzīvo zemē. Ticību es esmu turējis, kaut es arī sacīju, es esmu jo zemu noliegts. Es sacīju savā izmisumā, visi cilvēki ir meļi. Kā es atmaksāšu tam kungam par visu, ko viņš man labu darīs? Es pacelšu svētības kausu un piesaukšu tā kunga vārdu. Es pildīšu tam kungam savus solījumus visas viņa tautas priekšā. Viņa svēto nāve ir dārga tā kunga acīs. Ak, kungs, es taču esmu tavs kalps, es esmu tavs kalps, tavas kalpones dēls. Tu saraustīji manas važas. Tev es upurēšu pateicības upurus un piesaukšu tā kunga vārdu. Es pildīšu tam kungam savus solījumus visas viņa tautas priekšā. Tā kunga nama pagalmos tavā vidū, Jeruzāleme. Aleluja! Brīnišķīgi. Man nav brīnišķīgs salms. Es gribēju tieši uzsvērt 16. pantu, bet es domāju, bija jāizlasa viss. Mums jālasa vienmēr Dieva vārdu kontekstā, lai mēs dabonam to plūsmu. Bet tieši 16. pantā, kungs, es taču esmu tavs kalps, tavs kalpones dēls, tu saraustīji manas važas. Tas tieši, par ko mēs runājam, ka mēs esam Dieva kalpi, ka mēs pakļaujamies viņam, viņš saraust mūsu važas, ja? Un tā kā mēs reaģējam, tev es upurēšu pateicības upurus un piesaukšu tā kunga vārdu. Es pildīšu tam kungam savus solījumus visas viņa tautas priekšā. Tā kunga nama pagalmos tavā vidū, Jeruzalem, aleluja. Brīnišķīgs salms, jā, tā, un te ir, mēs atkal sastopam šo jēdzienu viscauri, kad ir domā par praviešiem, jā, tā viņi bija Dieva kalpi, un kādreiz šī kalpošana Dievam prasīja no viņiem ļoti daudz ko, jā, Dievs kādreiz lika viņam darīt ļoti īpatnējas lietas, jā, tā un piedzīvot daudz interesantas lietas, un ja jūs palasiet veco derību, tad mēs tur sastopam to. Jēzum bija liela problēma ar viņa mācekļiem, jo viņam gāja ilgs laiks, kamēr tas iesēdās, jā, tā, ko viņš no viņiem sagaida un ko nozīmē kalpot. Un laba vieta, kur apskatīties, piemēram, ir Lūkas evaņģēlijā 22. nodaļā. Aiziesim tur. Jēzus mēģināja mācīt viņiem, un viņš ar savu priekšzīmi
centās viņam rādīt, ko nozīmē kalpot, bet, kā angliski saka, they didn't get it, ja, tā viņam grūti gāja saprast. Lūkas evaņģēlija 22. nodaļā mēs lasām no 24. panta, kur ir virsraksts manā bībelē, vismaz ir lielākais, lai ir visu kalps. Ja, tā. Un tur arī ķilde cēlās viņa starpā, tas ir mācekļu starpā, kurš nu viņiem esot lielākais. Un viņš tiem sacīja, ķēniņi valda pār tautam un varenos sauc par labdariem. Bet jūs tā ne. Bet lielākajam jūsu vidū būs kā jaunākajam un vadonim kā tādam, kas kalpo. Jo kas ir lielāks, vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo? Vai ne tas, kas sēž pie galda? Bet es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Bet jūs esat tie, kas pastāvējuši pie manās grūtībās. Un tāpēc es jums novēlu valstību, kā mans tēvs man to ir novēlējis. Ka jums būs ēst un dzert pie mana galda, manā valstībā un sēdēt uz troņiem un tiesas spriest pār 12 Izraēlu ciltiem. Cēlās ķilde viņu starpā par ko? Kurš nu viņiem esot tas svarīgākais? Kurš nu viņiem 12 esot tas lielākais? Ja, tā, kurš? Un viņi savā starpā, varbūt Pēters domāja, ka viņš ir, jo viņš viņam mainīja vārdu, ja, no Simona uz Pēteru. Varbūt Jēkabs un Jānis domāja, ka viņi ir lielākie, jo viņi bija daļa no tās iekšējās grupas, kur arī Pēters bija šie 3. Ja, tā mācekļi to ievēroja, ka viņi bija tie, kas bija Jēzum vistuvāk un kam bija dažādas privilēģijas dotas, ja, tā. Un nav grūti iedomāties, ja mēs sastopam šito katru dienu. Ja, tā, kur vien cilvēki ir kaut kādā sabiedrībā, kaut kādā organizācijā, vai nu tā ir draudze, vai tā ir biedrība, vai tas ir vienalga kas skors, vienalga kas cits, vienmēr ir šī bakstīšanās, un kurš ir lielākais, kurš ir tas svarīgākais. Ja? Kurš mūsu bībeles stundas grupā ir tas svarīgākais, ja? Tā, kurš ir tas lielākais. Ja? Tā, un, tas ir pilnīgi dabīgi, ja, tā, un mēs cīnāmies ar to, un ka mēs nesaprotam, ja, tā, un Jēzus viņam saka, es nācu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo, ja, tā, un Jēzus to izrādīja ļoti, ļoti spēcīgi, tieši zaļajā ceturtdienā, pirms viņi svinēja pašas svētkus, viņš mazgāja mācekļiem kājas, ja. Un tas bija darbs, ko darīja viszemākais kalps. Ja? Mājas zemākais kalps bija tas, kas viesiem mazgāja kājas. Ja? Tā. Un, es domāju, tas bija vienkārši Jēzus viņam parādīja savu mīlestību līdz galam, kā Jānis raksta savā evaņģēlijā, un ka viņš mazgāja mācekļiem kājas. Un iedomājieties, viņam tas bija ļoti grūti satvert un aptvert, kas te notiekās, ja, tā, jo viņš taču ir rabīns, viņš ir viņu skolotājs, viņš ir viņu vadītājs, un viņš tagad apliek sev priekšsautu, nometās ceļos un mazgā viņam kājas, ja, tā, bet tāds ir mūsu pestītājs, ja, tā, un Jēzum bija grūtības dabot šo mācību viņu mācekļu galvās. Man liekas, Mateja evaņģēlijā mēs dabonam citu ieskatē pašā jautājumā 18. nodaļā. Mateja evaņģēlijā 18. nodaļā sākot ar 1. pantu. Tādā pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja, kas gan ir lielākais debesu valstībā? Tā kā viņi prasto jautājumu mazliet citādākā veidā, bet tas pats jautājums, kurš ir lielākais? Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidu un sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Tāpēc, kas pats pazemojās kā šīs bērns, tas ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani.
Bet kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulē apgrēcības dēļ, apgrēcībai gan jānāk, bet vai tam cilvēkam, caur ko nāk apgrēcība? Tāpēc, ja tava roka vai tava kāja tevi apgriecina, tad nocer to un met to prom, jo tas labāk, ka tu tīzlis vai kroplis ieej dzīvībā, nekā, ka tevi 2 rokas vai 2 kājas tevi iemet mūžīgā ugunī. Un tā tālāk, un tā tālāk. Jā. Bet atkal tas jautājums, kurš esot lielākais debesu valstībā, un Jēzus tad lieto bērnu, lai ilustrē, lai viņi dabūtu to savā galvā. Kurš ir svarīgākais? Un kā mēs zinām, neviens no mums nav svarīgāks par otru. Ja, tā, un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to saprotam. Ja, tā, un ka mēs vienmēr esam pazemīgi un ka mēs saprotam, ko nozīmē kalpot. Ja, tā. Un kā tu izvēlies, kurš ir svarīgākais? Kurš loceklis tavā ķermenī ir tas svarīgākais? Un kurš nav tik svarīgs, ja, tā viņi visi ir svarīgi, viņi visi tur ir, katram ir savu funkciju, katram ir savu vietu. Ja. Un nemieris rodās, kad cilvēki kļūst iedomīgi, bija nemieris mācekļu starpā, viņi cīnījās, un tas atkal ļoti labi ir izrādīts uz Čauziņu, jo arī bija vēl viens gadījums, kur Jēkabs un Jānis, ja, viņa māte atnāca un prasīja Jēzumu, lai viņš godina viņas dēls, ka viņi var sēdēt viens pie viņa labās rokas, otrs pie kreisās rokas debesu valstībā. Un mēs varam iedomāties, kāda reakcija bija starp mācekļiem, ja, kad viņi tādu lietu uzprasīja, ja, un meklēja sev tādu godu, bet tas mūsu ego ir ārkārtīgi spēcīgs. Ja. Un tas ir kāpēc mums ir jāpazemo sevi, un mums to jādara ir ļoti regulāri, ja, tā, un jāatgādina sev to īsto kārtību, ja, un kas mēs esam. Pāvils, kas bija lielākais, zināmā mērā varētu teikt, lielākais no apustuļiem, ja tā gribēja, viņš ir atstājis mums uzrakstījis visvairāk no jaunās derības, bet viņš sevi uzskatīja par viszemāko, viņš teica, es esmu lielākais no grēciniekiem. Ja, tā, viņš savās vēstulēs sevi parasti iepazīstina kādā veidā. As a servant of God. As a servant of God. Piemēram, Romieši 1. Pāvils Kristus Jēzus kalps. Aicināts apostols, izredzēt sludināt Dieva evaņģēliju. Bet viņš iesāk pirmais apzīmējums, ko viņš lietoja kalps. Ja? Pāvils Kristus Jēzus kalps. Un tam viņš sāk aicināts apostols. Izredzēt sludināts Dieva evaņģēliju. Tā kā viņš nesaka, Pāvils apostols, evaņģēlijas sludinātājs, kalps, ne, viņš liek citā secībā, viņš liek kalpu pa priekšu, jo viņš saprot, kas viņš ir. Ja? Pāvils Kristus Jēzus kalps, aicināts apostols. Ja, tā, un viņš parasti sevi iepazīstina tādā veidā. Romieši 12, mēs zinām, mums vajadzēja zināt to no galvas, gandrīz tā, kur Pāvils mudina mūs sevi nodot Dievam kā dzīves svētu, viņam tīkam upuru un tā, lai ir mūsu garīgā kalpošana. Un kā es mums jau mācījis oriģinālā valodā, tas pareizākais tulkojums būtu, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, turpiniet nodot sevi pašus par dzīves svētu. Dievam patīkam upuru. Tā nav vienreizēja lieta, tā ir tas ir turpinājošs process, ja, ka mēs turpinām sevi nodot Dieva rokās kā dzīves svētu, viņam patīkam upuru. Ja tu esi aiznes upuru un uzlic viņu uz altāru, vai tas tev vēl pieder? Nē. Tu esi atdevis to Dievam. Tu esi upurējis to Dievam, tas nepieder tev vairāk. Ja, tā kā, ja tu sevi nodod Dieva rokās par dzīves svētu, Dievam patīkam upuru, kam tu pieder? Dievam, tu nepieder vairs sev. Tāpēc noteicējis tavā dzīvē nav tu, bet Dievs. Un tas, ko Jēzus mums māca svētā lūkšanā, tavs prāts, lai notiek. Lai nāk tava valstība. Ne mana griba, bet tava griba. Ja,
un tas ir turpinošs process, jo tā nelaime ir, ka mēs varbūt ļoti apzinīgi sevi nododam Dieva rokās, kā dzīvu svētu, viņam patīkam upuri, un mēs kādu laiku tā kalpojam, un tad mēs lēnam atkal ņemam apakai un mēģinām uzlikt savu gribu un darīt savu gribu. Tā kā es vienmēr domāju, tā kā es iedodu kādam no saviem bērniem braukt ar manu mašīnu, es iedodu viņam atslēgas, iedodu viņam mašīnu, sēž pie nosēžos pasažieru vietās, jūs brauciet, jūs man vediet, bet tad es lēnām mēģinu pārņemt atkal. Ja, es paņemu stūri, vai es vēl bremzu, vai kaut ko daru. Un tas ir, ko mēs darām. Ja, tā mums tas ir upuris, tas ir nodots Dievam. Un upuri parasti nokāv, viņš ir beigts. Ja, tā te mums ir pateikts nodots sevi kā dzīvi, svētu Dievam patīkam upuri, bet tas ir turpinošs process, jo mums visu laiku jācīnās ir ar to, ka mūsu grib maisās pa kājām. Ja? Mēs gan sakam, tavs prāts, lai notiek, bet tad mēs mēģinām pārliecināt Dievu, kā tam vajag notikt, kas vajadzēja būt viņa prāts, ja, un tā tālāk. Tā ir tā cīņa, ko mēs cīnamies visu laiku. Un tad Romiešu 14. nodaļā, kas ir nākošā lapspusē, ir labs atgādinājums no 7. panta, Tamār, tu var mums izlasīt no 7. līdz 12. Lūdzu, tas ir Romiešu 14, 7 līdz 12. Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo, ja dzīvojam savam kungam, un ja mirstam savam kungam. Tātad vai dzīvojam vai mirstam, mēs piederam savam kungam. Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīvs tapis, lai būtu kungs pār mirušiem un dzīviem. Bet kā tad tu tiesā savu brāli? Jeb arī, kāpēc tu nicini savu brāli? Mēs taču reiz visi stāvēsim Dieva soļa krēsla priekšā. Jo ir rakstīts, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs, manā priekšā lieksies visi ceļi un visas mēles atzīsies Dievam. Tātad ik viens no mums atbildēs Dievam par sevi. Tāpēc netiesās... Pietiek. Var jau lasīt visu, bet tas ir... Es tikai vienmēr ir grūti apstāties, jo ir tik daudz atkal. Man te iekrāsots un tāpēc es... Jā, man arī ir nodaļas beigām, man gan ir visu romiešu vēstuli iekrāsot. Jo neviens 7. pantā mūsu starpā nedzīvo sev pašam. Un neviens nemirst sev pašam. Ja dzīvojam savam kungam, ja mēs mirstam savam kungam. Tātad vai dzīvojam vai mirstam, mēs piederam savam kungam. Ja? Labs atgādinājums sev atgādināt, tu nedzīvo sev, tu nemirst sev, ja tu dzīvo tam kungam, ja tu mirst savam kungam, vai tu dzīvo vai mirst, tu piederi savam kungam. Un mūsu iekšējiem cilvēkam šo atgādinājumu vajag regulāri, ja, jo mēs aizmirstam to. Ja, un mēs krītam atpakaļ tajā vecā domāšanā, ka mūsu 3 tuvākie draugi ir me, myself and I, ja, es un es, ja, un mēs savu, un ka mums jāatgādina sev, mēs esam kalpi. Ja, mēs piederam tam kungam. Viņš mūs ir atpircis, atbrīvojis un ieņēmis savā gūstā, bet viņš mūs ir atpestījis no cita gūsta, jā, tā kā, un mēs nedzīvojam vairs sev pašam, bet mēs dzīvojam viņam. Un tādēļ 9. pantā ir rakstīts, ka Kristus ir miris un dzīvs taps, lai būtu kungs pār mirušiem un dzīviem. Jā, tā. Bet mums to atgādinājumu vajag, jo mums, diemžēl, aizmirstās, jā, tā. Un ir ļoti grūti, jo mēs dzīvojam laikmetā sevišķi tagad, kad, un tas nav nekas jauns, bet tas tagad tas uzsvars atkal tas ir uzplaucis atkal lielā mērā, kad visi par tevi. Ja? Padomā, viss tās tagad, kas mums uz telefoniem, Instagram, Facebook, ja, viss tās lietas, viss ir, lai tu vari sevi izcelt, ja, tā, un parādīt sevi cilvēkiem un
kādu iemeslu dēļ. Izsauks labums, protams, visam šim lietām, bet viss tas uzsvars ir par sevi. Bērniem tiek mācīts, ja tu gribi dari, ja tev patīk dari, neviens tev nedrīkst teikt, kā tev jārīkojās, ja tā tu dari pats savu, tu esi kungs par savu dzīvi, tā ir mana dzīve, es varu darīt, kā man gribās, ja tā ir mana miesa, tas ir mans ķermenis, mans, un tā ir tik nepareizi domāšana, ja tas nav tavs, ja tas nepieder tev, ja tas pieder Dievam. Tāpat tas attiecas arī uz mūsu laicīgo mantu. Dievs ir devis mums mantu, viņš dod mums mantu, lai kalpot viņam ar to. Ja? Un svarīgi, ka mēs to saprotam tādā veidā. Un kad Luteriem bija vienmēr ļoti pareizi uzskata, ka visam tam lietām viņš teica, ka mantai ir jākalpo mums, bet mums nebūs kalpot mantai. Ja? Un tik daudz cilvēku, kas ir vērgi mantai, viņi nopērk dārgu māju, un tad visu savu mūžu vērgo, lai to namaksātu, ir nopērk laivu, visu mūžu vērgo, lai to namaksātu, ja tā, un viss tikai ir pelnīt vairāk un vairāk naudu, lai vairāk un vairāk naudu varētu izdot, lai viss savus parādus sekt, un tu esi sapinies tādā lielā nepatikšanā, ja tā un tu vērgo mantai, un tev nekāds īsts prieks no tā nav. Ja, bet ja tu saproti, ka mantī dot, lai tu, tā tev nepieder, tev absolūti nekas nepieder. Man nekas nepieder, tev nekas nepieder, mums nekas nepieder, tas pieder Dievam. Ja, tā. Un mums ir uzdots saimniekot, Dievs dod mums atbildību, un viņš dod mums arī gudrību, ja mēs to lūdzam no viņa, kā rīkoties, bet mums vajag apzināties, ka viss tas, kas mums ir dots, tas pieder viņam. Un tas ieskait mūsu naudu, tas ieskait mūsu mājas, tas ieskait mūsu ģimenes, tas ieskait viss, kas mums ir, un tas ieskait mūsu dzīvi. Ja, tā, un tas viss dots, lai mēs kalpot viņam. Un, kad tas tā ir, tad mēs esam ļoti brīvi. Tad mums nav nekāda problēma, ka mēs to īsti tā saprotam. Es kaut ko varu teikt. Jā, lūdzu. Atgriezties no tā 16. salmu, ko mēs lasījām, man vienkārši ienāca tā doma prātā, nevis doma, bet man patīk, ka mēs visu, ko mēs te mācamies, mēs varam skaidri redzēt piemērus no tagadējās dzīves, kas ir, ja mēs to nedaram, un, teiksim, šitas pants, kas teica, es pildīšu tam kungam savus solījumus visas viņa tautas priekšā, tā kunga nama pagalmos tavā vidū. Tagad pasaulē baznīcas nav viss, kas pild Dievs solījumus, un mēs redzam, kas notiek pasaulē, un mēs redzam, kas notiek ar cilvēkiem, kas pilda kunga solījumus un stāv pa taisnību, kas notiek ar viņiem. Tā ir ļoti interesanti, ka visu to var skaidri redzēt un piedzīvot šī laikmetā, kas rakstīts tik sen atpakaļ. Jo, es domāju, jā, tev pilnīgi pareizi, un es domāju, tas ir arī visi iet ciklos, jā, tā, un Zalamans teica, nav nekas jauns apakš debesīm, jā, tā, un ir sezons, un ir laika, jā, tā, un cik daudz cilvēki ir arī devuši solījumus, ko viņi nepild. Jā, ļoti daudz. Jā, jā, man nāk prātā, ka viens veids, kā to darīt, ja, ir Kristus palielināt draudz, ja. No Reverend Moonam tā draudz bija tik liela, ka viņam bija 63 Rolls Royce. Viņš vairāk kā vienu nevarēja lietot at any given time, ja. Bet viņš ar to tika ilgi un ļoti ilgi pirms tas viņu noķēra. Un es domāju, ka viņam bija nepatikšanas ar ienākumu nodokļu departamentu. O jā. Ka beigās viņam bija nopietnas nepatikšanas. Bet tas ir... Tas viss bija dāvans, es domāju. Jā, tas ir viss bija, nu, tā draudz viņiem bija ļoti liela un ļoti dēļ. Jā, un cilvēkiem bija uzliks, ka viņam ir, un tas viņš nav vienīgais, ir daudz šitie amerikāņu evaņģēlisti tā sauktie, kas ir viņam visiem paskaties Kenneth Copelandam, viņa bagātība
ir astronomical, ja, kas viņam, cik tas viņam ir, viņš Viņam privāti lidmašīnas ir. Viņam ir vairākas privātas lidmašīnas, ja tā, un viņš dzīvo tādā pilī. Kenneth Copeland. Oh, yeah, okay. Viņš Believer's Voice of Victory, ja tā, viņš ir uz televīziju, tā, viņš ir ļoti jauns cilvēks, ja tā, bet viņš ir pilnīgi apsēsts, ja tā, bet viņš ir galīgi, ja, jo visiem ir teiks, ka viņam ir jādod, un ja viņi dos, tad Dievs viņus svētīs, un tā cilvēki tiek piemānīti, ja tā. Absolūti. Bet tev pat ir katoļu baznīca. Vod, jā. Nesāksim uz to, ja tā, tas ir liela biznesa, tā ir liela biznesa. Absolūti. Viņiem vajadzēja dot 10% jau kaut kas nabagiem doesn't matter. Jā, ne, un ko viņi visiem saviem ikoniem un visas tās lietas, ko viņi pārdod un darās, jā, ne, tas ir, es negribu sākt uz to. Mēs bijām kaut kur, es nezinu, kur tas bija tagad, bet tur tajā baznīcā bija tik daudz, viņš bija pilns ar zelta. Un it was quite obnoxious. Viņš bija tik, really, neizstījās labi mazam. Speciāli nabadzīgākos rajonos, kur cilvēkiem nav it nekas, un tas ir, tas bieži tā ir, bet tā ir milzīga problēma, ja, kad pateic ticību par tirgu, ja tā, Gints gribēja kaut ko teikt. Es gribēju pieminēt par vienu no kalpošanas principiem. Mums ļoti labi pazīstams Mateja 6. nodaļā, 24. pāns, ka nevar kalpot diviem kungiem, nekas nesanāks. Jūs minējāt, kā tas ir mantā, ja es izlasīšu. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Nesanāks. Var mēģināt, bet nesanāk. Nesanāk, paldies, Ginta, tas bija mans nākošais. Es jau izlasīju, ko jūs uzrakstījāt, jā. Tas ir brīnišķīgi, jā, tā, bet tas ir, un tā ir tā īstā patiesība, jā, tā, un Dievs, mums jāsaprot, ka Dievam nav nekas pret bagātību, jā, tā, viņš kādreiz svētī cilvēks ar milzīgu bagātību, ir ko tu dari ar viņu, jā, tā, kā man liekas, kādreiz es teicu, man bija kādreiz saka ar vienu cilvēku, tas Sidnejā, kad viņš, galvenokārt viņa sievi īstenībā tā darītāja, ka viņi uzpērk visādus uzņēmumus un viņus salabo, viņus saved viņus kārtībā un pārdod par lielu profitu, un tad gandrīz viss, ko viņi ieņem par to, viņi dod atpakaļ Dieva darbam. Ja, tā, un jo vairāk viņi to dara, jo vairāk Dievs viņiem dod. Viņam kādreiz piederēja, man liekas, vai viņam piederēja JB Hi-Fi, viena no tām lielām firmām, un bija Sydney Bridge Climb, un viņam bija vēl dažādas citas lietas, ja tā, un viņi nopērk, un saved viņas kārtībā, ka viņi sevišķi tādas kompānijas, kam neiet tik labi, un tad pārdod par milzīgu profitu, bet viņam ir vairāk nekā pašiem vajadzīgs, un viņi gandrīz visu dod atpakaļ Dieva darbam, ja tā, un Dievs turpina svētīt, viņus dod viņam vairāk un vairāk, ja, jo viņi ir labi saimnieki, ja, viņi kalpo pareizi ar to, viņi saprot, kā tās lietas ir, bet tu nevari, un tas ir, te nekādas divdomas nav, ja es pateicu visam skaidri, neviens nevar kalpot diviem kungiem, ja, tā, tu nevar, tas nav iespējams, ja, tā, tu nevar dzīvot ar vienu kāju pasaulē un ar vienu kāju debesu valstībā, tas neiet, ja, tā, jo kā viņš skaidri pasaka, vienu viņš ienīdīs un otru mīlēs, ja vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Tas nenozīmē, ka tev nevar būt manti. Ja, tev var būt daudz mantu. Man ir daudz mantu. Dāvids teica, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai, un viņš nerunāja tikai par garīgu. Viņš runāja arī Zalamanam. Zalamans bija bagātākais cilvēks, kas jebkad ir dzīvojis kaut kā, tas viņam nenāca par labu galu galā, ja viņam sakāp galva. Bet tu nevar kalpot diviem kungiem. Ja? Tavam attiecībām pret mantai ir jābūt tā, ka viņa kalpo tev un ka tu nekalpo viņai. Ja? Tā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Tā, un ka tu jau... Priekš maniem tas izšķiršanās laiks bija, ka man bija 16 gadi, kad Dievs mani aicināja būt par mācītāju, un kad es cīnījos ar to jautājumu un cīnījos, ko es darīšu savu dzīvi, un kad es skaidri un gaiši dzirdēju no mācītāja mutes no kancels, ka viņš teica, ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli, pazaudē savu dvēseli. Jā, tā, un tas man
man pārliecināja, un arī, protams, kas ir teiks Mateja, šī pašā 6. nodaļā, bet 33. pantā dzenaties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Tad jums visi šās lietas taps piemestas, ja, tā, un tas tik brīnišķīgi Jēzus pasaka, ja, tā, lieciet man pirmā vietā, dzenaties pēc Dieva valstības, kalpot Dieva valstības, un es jums piemetīšu visu citu, ja, tas, kas ir vajadzīgs, to es pielikšu klāt, bet lai tas nav tavs dzīves mērķis, ja, lai tā nav tava mīlestība, ja, tā, un kam tu pieķeries, vai nu tu pieķeries šai pasaulē, un viņu sistēmām, un mantai, un godām, un visam citam, ja tu pieķeries Dievam, ja, tā, un kur tu pieķeries, tur ir tavs sirds, ja, tā, vienu viņš ienīdīs, otru mīlēs, vienam pieķersies un otru atmetīs, un tas ir redzēts tik daudz reizes, ja, atkal un atkal un atkal, un tas ir, kas ir noticies ar dažiem, daži šitie mācītāji, ko mēs esam pieminējuši, viņi labi iesāk, ja, bet tikai viņam sakāp galvā, ja, tā daudzreiz viņam vienkārši palika pa daudz liels tās draudz, palika pa daudz tā nauda, palika viss tas, un tas viss viņas prom. Būt bagātām nav viegli. Ja, tas nāk ar lielu atbildību, ja, tā ko tu darīsi ar to, ja, tāpat ar godu, ja, tad vienalga kādā veidā, ja, atcerieties, kas tu esi, jā, bet paldies, jā, tā bija man nākošā rakstvieta, jo nevar neievērot, tas tik skaidri to pasaka, tu neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai nu vienu viņš ienīdīs, un otru mīlēs, vienam pieķersies, un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot Dievam un mantai, tas nav iespējams, jā, tā. Bet, ja tu kalpos Dievam, viņš gādā par tevi, viņš to ir apsolījis, ja, Pāvils raksta Filipiešu vēstuli, mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Ja? Un tas saskan tieši, ko Jēzus saka Mateja evaņģēlijas 6.33. Dzenaties pēc manas valstības, pēc manas taisnības, un jūs viss šīs lietas taps piemestas. Ja? Tā kā tas nāks, bet tu nevari kalpot Dievam un mantai. Un jā. Jā, es atvainojos. Es iedomāju, ka mēs runājam par bagātajiem, ja? Tad es atcerējos, ko Timotejs 1. vēstulē 6. pantā es atradu meklētājā 1. Timotejas 6.17. Tur apstults Pāvils dod brīnišķīgas instrukcijas bagātajiem. Nu, mēs neviens te neesam īpaši laikam miljonāri, bet tas princips, kā par visu būt pateicīgam debestāvam. Izlasu, lūdzu. Jā, es viņu atradīšu. 1. Tas Timoteja 6.17. Jā. Tiem, kas ir bagāti tagadējā pasaules laikmetā, piekodini, lai viņi nebūtu augstprātīgi un neliktu cerību uz nedrošu bagātību, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi baudīt. Lai viņi darītu labu, būtu bagāti labos darbos, devīgi, nesautīgi, uzkrādami sev labu mantas pamatu nākamai dzīvei, ka iegūtu īsto dzīvību. Un es atceros arī, vai nu to teica Ījabs, vai to teica gudrais Salamans, ka lai cilvēks nesapņo iegūt lielu bagātību, jo tā būs kā putns. Kā putns, kas aizlido. Jā. Ir, un te viņas nav. Es neatceros, kurā grāmatā tas, vai to Ījabs teica, vai. Man liekas, tas ir Zalamans, un es domāju, ka tas ir Ekklēsiastes, bet es neesmu pilnīgi Jā, bet tas princips, jā. Bet tas princips, jā, tā. Un tā ir tā lieta, un tas ir arī te izteiks, paldies, Gint, atkal par šo rakstvietu, kad te tik skaidri pateikts, tiem, kas ir bagāti tagadējā pasaules laikmetā, piekodina, lai viņi nebūtu augstprātīgi, nelikt cerību uz nedrošo bagātību. Tā ir ļoti nedroši, ja? Tā vienu momentu viņi ir un nākošo, kā Zalamans rakstīja, viņi aizlido, ja? Kā putns, ja? Tā tev ir, tev nav. Daudz shares and they crash and you got nothing. Exactly, jā, Ījabs to piedzīvoja, Ījabam bija ļoti daudz, viņš bija bagāts, viņam viss tas bija, un viņš vienā dienā pazaudēja viss. Ja? Un Dievs viņu pārbaudīja, un galā viņam iedeva atkal daudz vairāk apakaļ, ka viņam beidzot bija vairāk nekā viņam bija sākumā, bet viņš piedzīvoja, un kā viņš reaģēja. Ja? Tas ir tik interesanti, man tikko bija saruna pārunas ar kādu nesen par to,
ka viņš bija visu pazaudējis. Ko viņš teica? Viņš teica, tas kungs bija devis. Kungs ir ņēmis. Slavēts, lai ir tā kunga vārds. Vārds, Un jā. tā ir tā pareizā attiecība. Man šī raksturvieta vienmēr ir tik spēcīgi uzrunājusi, jo es domāju, man patīk to lietot bēries, ja tā, jo es domāju, tas tik skaidri atkal atgādina mums, ka mums nekas nepieder. Tas cilvēks, no kā mēs atvadamies, jā, viņi bija mūsu dzīvē, viņi varbūt bija mūsu vīrs vai sieva vai bērns vai brālis vai māsa vai draugs, jā, bet tas kungs bija devis, tas kungs ir ņēmis. Ņēmis, jā. Slavēts, lai tā kunga vārds. Tas cilvēks pieder, tā dvēseli pieder tam kungam, jā, viņš deva, viņš paņēma. Un mēs tomēr viņu godinām, un mēs viņu slavējam, un mēs atzīstam, ka viņš labi dara, ko darīdams, viņš zina, ko viņš dara, jā, viņa ceļi ir vienmēr pareizi. Un ja tu vari pieiet pie visas dzīves ar tādām attiecībām, tad tu esi brīvs. Tā ir tā īstā brīvība, ka nekas tev nesaka. Jā, man bija, man tagad nav. Ok. Slavēts, lai ir tā kunga vārds. Pasakies par to, kas bija. Ja? Bet nežēlo par to, nedzīvo visu laiku tikai žēlabās par to, nu man kādreiz tas bija, tagad man nav, un vai, bēdz. Nē. Tev bija, tas bija uz laiku, tagad nav. Ok. Ja? Ja? Tas ir kā mums un man ir tik žēl cilvēks, un es savu gadiem es sastaps tik daudz, ka viņi dzīvo tikai pagātnē visu laiku, tikai dzīvo to, kas kādreiz bija. Nu, bija. Bet tagad šodien ir jauna diena. Vakardiena ir pagājis, ja, tā mēs nevaram viņu vairs atgūt. Mēs varam paturēt mīļā piemiņā, tā ir cita lieta, bet ka tu nelaid vaļā, un ka tu visu laiku tikai, tu netiec uz priekšu, ja, tas ir smagums, ko cilvēki nes, un tikai visu laiku domā par to, kas bija. Ja, ok, bija, tagad nav vairāk, ja. Tas nav tik svarīgi. Un ir tik grūti iemācīt cilvēkiem, un es nezinu, vai to var iemācīt, man liekas, to tikai Dievs var iedot ticībā, skatīties uz lietām ar mūžīgas perspektīvu. Ja? Tā ka tu skaties, par ko mēs gan raudam, par ko mēs vaimanām, par ko mēs bēdājamies un par ko mēs žēlojamies, bet tad tu apskaties mūžības perspektīvā, kas tas ir? Tas nav nekas. Tas niekas, ja? Tas ir kāpēc Pāvils varēja teikt tos vārdus, kas man bieži uzrunā, par kuriem es vēl brīnos, ja? Ka viņš saka, es uzskatu, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgs salīdzinot ar to godību, kas reiz atspīdēs pār mums, kad tu salīdzini, kad tu skaties no mūžības perspektīvu, tad, jā, tas, vai nav tā, mēs jau jūtam, ka mēs paliekam vecāki, kad tu atskaties uz dzīvi, un tu domā dažas tās lietas, par ko tu kādreiz iekārs, un par ko tu cīnījies tik kārs, un tā, es domāju, tas tiešām, tas nekas nebija, ja, tas nebija, tas nav tik svarīgi nemaz, ja, bet tu tuvojies mūžībai, tev citas perspektīvas rodās, ja, bet es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs tā saprotam šīs lietas, ja, tā. Un Kolvin Zālamans mācītājs, vai arī ekleziastika, ja, vieglāk neprast ekleziastika, 5. nodaļā, es zinu, es vienai savai draudzenītei uz Latviju rakstīju uz dzimšanas dienu vēlējumu, jo viņi dabūja lielu mantojumu, bet es pateicos kungam, ka viņi arī nav tas cilvēks, kas ir centrēts uz šīm materiālajām lietām, un tad es viņai uzrakstīju tādu vēlējumu no Zālamana mācītāja vai Ecclesiastic 5:18. Bet, ja Dievs kādam cilvēkam dod bagātību un laicīgu mantu un piešķir viņam to laimīgo stāvokli, ka viņš var to baudīt, var ņemt no tā savu daļu un pat neraugoties uz visām pūlēm, tomēr priecāties, ka tā ir Dieva žēlastības dāvana. Tāds tad daudz nedomās par savu dzīves dienu īsumu, tāpēc, ka Dievs viņa sirdi apdāvina ar prieku. Un šajos pantos man ir sevišķi patīk tas teiciens, var ņemt no tā savu daļu. Jā. Netiekties pāri noliktajām. Kungs tev ir devis, es pateicīgs par to, ko kungs tev ir devis, jā. Tieši tā daļa, kas te ir, ņemt no tā savu daļu. Jā. Angliski te ir labs. For it is his portion. Jā. For it is his portion. Jā, priecāties un būt pateicīgam par to, ko kungs ir piešķīris. Amen. Jā, tas ir tik brīnišķīgi. Un tad
Un tad tas turpinājums ir var ņemt no tā savu daļu un pat neraugoties uz visam pūlēm, tomēr priecāties, tad tā ir Dieva žēlastības dāvana. Ja? Tā ir Dieva žēlastības dāvana. Ja? Un tāds tad daudz nedomās par savu dzīves dienu īsumu, tāpēc, ka Dievs mums sirdi apdāvina ar prieku. Ja? Un tas ir kā vajadzētu būt. Ja? Tā kā, un atkal, bet kas ir tas devējs? Ja? Jau 18. pantā, bet ja Dievs kādam cilvēkam dod bagātību un laicīgu mantu, ja? Tas viss nāk no Dieva, ja? Tas nāk no viņa. Ja? Un tev ir sava daļa, un mums katram ir dot sava daļa. Ja? Kur tas ir? 16. salmā, mēs lasījām pirmie 116, bet man liekas, 16. salmā Dāvids saka, mana daļa ir tikusi jaukā vietā, ja es nemaldos, tas ir 16. salmā. Jā. 16. salmā 6. pants. Mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām skaists ir mans mantojums. Ja? Tas ir tik atkal brīnišķīgi pateicis, un man jālasīt no 1. panta īstenībā. Un tad virsraksts šim salmam ir viskaistākais mantojums. Un šī ir devēta par Dāvidu sirds dziesmu. Pasārgi mani Dievs, jo es paļaujos uz tevi. Es saku uz to kungu, tu esi mans kungs. Bez tevis man nevajag nekā cita laba. Uz svētājiem, kas šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. Daudz ciešanu sagaida tos, kas pielūdz elkus svešas dievus. Es nepienesīšu viņu asiņainos dzeramos upurus un ar savam lūpām nepieminēšu viņu vārdus. Tas kungs ir mana manta un mans kaus. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina manu tiesu. Mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām skaists ir mans mantojums. Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu, pat naktī mana sirds balss ir paklausībā modu. Es skatīju to kungu savu vaigu priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājās mana sirds un līksmoja mana mēli, un pat mana miesa dzīvos cerībā. Jo tu mani dvēseli nepametīs nāves valstībā, ne savam svētajam liks redzēt iznīcību. Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, tu piepildi manu prieku savu vaigu priekšā, un jaukas, svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Vai nav skaisti? Skaisti vārds, patiesi vārdi. Mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām skaists ir mans mantojums. Ja? Un tas kungs ir 5. pantā, tas kungs ir mana manta, mans kaus. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina manu sirdi. Ja, un tas ir tas īstais mantojums. Ja, tas kungs ir mana manta un mans kaus. Ja. Tad tā ir tava apliecība. Tad tā ir laba apliecība. Tad tu esi labā vietā. Tad tu esi brīvs. Ja. Tad tu esi brīvs. Un tad tev ir pareiz attiecības ar visu, ja? ar savu miesu, ar savu dzīvi, ar savu mantu, ar cilvēkiem, kas ir tavā dzīvē, ja? Un tu to pieņem, ja? Ka tas tā ir. Un ir Dievs piešķir, kādreiz Dievs atkal atņem, viņš aizdod, viņš atkal paņem. Viņam pieder viss, mēs esam tikai kalpi. Mēs esam tikai, bet vairāk nekā kalpi. Mēs esam kalpi, kas, parasti kalps mēs domājam tādā negatīvā veidā, vai ne? Tā tu domā par vergiem un tiek, bet mūsu kungs ir labs. Mūsu kungs ir brīnišķīgs, viņš ir mīļš. Un bija vecajā derībā, bija interesanti, ko Jūda varēja darīt, ka viņiem bija kalpi, viņiem vajadzēja atlaist viņus pēc zinām laika, un kalps varēja tad izvēlēties, ja viņš mīlēja savu kungu un gribēja būt uz mūžu kalps, tad viņš pateica to savam kungam, es negribu ņemt savu brīvību, es gribu pie tevis dzīvot, un viņam izdūra auss, ja tā cauruma ausī, kas bija pazīme, ka viņš ir, un tā viņš kļuva par grieķu valodā, tas vārds tiek lietots doulos, kas ir mīlestības kalps, ja kalps, kas mīl savu kungu, un tāpēc viņš labprātīgi kalpo, nevis tāpēc, ja viņš ir saņemts gūstā kā vergs, bet viņš brīvprātīgi kalpo. Ja? Un tas termins, ko Pāvils lieto, ka viņš sevi apraksta par kalpu, par doulos, ja? Ka mēs mīlam mūsu kungu, mēs gribam viņam kalpot.
Mēs neesam piespiesti, Dievs nepiespiež mums viņam kalpot, bet mēs to daram. Viņš nepiespiež mums sevi nodot viņam kā dzīves svētu, viņam tīkam upuri. Ja, tā. Viņš aicina mums to darīt, ja, dod mums to ticību, iespēju to darīt, bet viņš nepiespiež mums, bet mēs viņam kalpojam, jo mēs viņu mīlam. Ja, tā. Un mēs zinām, ka tā ir tā labākā dzīve, kas var būt. Ja. Un ka nekas tev nesaist. Tā ir tā brīnišķīgā lieta, ja, un ka tu tiešām vari arī jau teikt, tas kungs ir devis, tas kungs ir ņēmis, slavēts, lai ir tā kunga vārds. Ja, tā, ka tu nonāc pie tās vietas, ka tu pārdomā viss, kas ir bijis. Ja, tā, man tie vārdi vienmēr ļoti spēcīgi uzrunā, jo es daudz pēdējā laikā kaut kā daudz domāju par draudz un par viss, kas ir piedzīvots un viss, kas ir bijuši un kādi cilvēki ir kādreiz bijuši manā dzīvē un par šo kalpošanas laiku un ir tie, kas, un uz sezonām ir cilvēki, atnāk cilvēki aiziet, ja, tā cilvēki bija aizgājuši mūžībās, viņas izvada un ir bijuši un tu saproti, ka viss tas ir tāds turpinošs process un nekas nav mūžīgi šeit, virs zemes. Un tas ir labi, un ka mēs arī pie visa tā, kas sēdzas visam tam pāri, ir tā saprašana, ka Dievs ir suverēns, ja, tā, un ka Dievs, viņa prāts ir tas labākais ceļš, un kad viņš ir absolūti suverēns, un ka viņš darbojās mīlestībā un žēlastībā, ja, tā, un tas ir, kas šajos salmos tik spēcīgi ir izteikts, ja, kāpēc tu negribētu viņam kalpot, ja? Viņš ir labākais, kam tu varētu kalpot, kāpēc tu negribētu viņam dzīvot, kāpēc tu negribētu būt tuvu pie viņa, ja, tā, un ka viņš visu gādā, un ka tava dzīves liecība var būt tas skaistākais, manuprāt, visiem salmiem 23. Tas kungs ir mans gans, man netrūks neniek. Ja, tas kungs ir mans gans, man netrūks neniek, viņš man liek ganīties zāļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra vai dzidra ūdens, viņš atsvirdzina man dvēseli, ved man pa taisnības ceļiem, savu vārdu dēļ. Jebš es arī staigāju tumšā ielā, taču ļaunumu nebīstos, jo tu esi pie manis. Tavs ganas izlas mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība man pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Tad tur visi pateiks, tas ir tik brīnišķīgi. Es ierakstīju savā vienā bībelē tieši blaks šim salmam, visi ir no viņa. No viņa, caur viņu, uz viņu, visas lietas. Ja, tā. Un tas ir, kam mēs kalpojam. Ja, tā. Un kalpošana saistās arī ar pazemību. Ja, tā iedomīgs kalps nekam neder. Ja, tā kalps paliek iedomīgs. Viņš nav pārāk derīgs vairāk kungam. Ja, tā. Ja mēs kļūstam iedomīgi, mēs nesam derīgi Dievam. Ja, tā, jo tad mēs sākam atkal savu gribu uzspiest. Ja, tā. Un cik daudz mums varbūt tā, ja es to nedarītu, es nekad nespēju, bet cik daudz mēs to darām, cik daudz lūkšanās mēs mēģinām manipulēt Dievu, mēs mēģinām pateikt Dievam, kā viņam vajag rīkoties. Ja, tā. Mēs visu to darām, ja, tā, bet ir tā pilnīga paļaušanās un teikt, ne mans, bet tavs prāts. Ja. Un, protams, Jēzus ir mūsu priekšsīm, viņš nāca kalpot, viņš pasaules radītājs, kungu kungs, ķēniņu ķēniņš, Dieva dēls nāca un viņš mums jāizlasa, es domāju, Filipiešu vēstulē, tas ir tik brīnišķīgi pateikts par Jēzu. Filipiešu 2, kur ir tā brīnišķīgā Filipiešu vēstulē 2. nodaļa. Virsraksts ir esiet pazemīgi, kā Kristus ir pazemīgs. Lasmu 1. pantu. Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildāt manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodam vienu mīlestību, dvēselēs vienot ar vienu mērķi, nestrīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā citu uzskatīdam augstāk par sevi.
Neraudzīsimies katrs uz savam, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja pa laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, cilvēku kārtā būdams viņš pazemojas, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinās un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs, zemes virsū un pazemē, visas mēles apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Te tik skaidri Pāvils mums māca turēt savā starpā tādu pašu prātu, kāds ir Kristu Jēzu. Viņš ir mūsu priekšsīm. Viņš sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu. Ja? Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu. Tapdams cilvēkiem līdzīgs. Iedomājieties, Dievs kļuva par cilvēku. Tas ir, Jēzus pazemojās galīgi. Ja? Viņš, kam pieder visu pasauli, viņam nekas nepiederēja virs zemes. Ja? Viņam tikai bija svārkas, viņam bija mugurā. Tas bija viss. Viņš teica, labsam ir auss un putniem, apakš debesīm ir, kur savas līkstas, bet cilvēku dēlam nav kur likt savu galvu. Ja? Tik zemu viņš sevi pazemoja un pazemoja sevi līdz pat nāvei, līdz pat krusta nāvei, kas bija vispazemojošākais veids, kā mirt. Ja, tā cilvēku nevarēja sliktākā veidā nogalināt. Bet tāpēc Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvājis viņam vārdu pār visiem vārdiem. Tā kā ceļš uz augšu vienmēr ir vispirms uz leju. Ja? Parunājiet par to, es tūlīt būšu apakaļ, man tikai jāizņem maize no krāsnes. Tā. Suns te sēž uz galda un netīšām piespied kaut kādu pogu, man pazud tūlīt bībeli no from the screen. Ginta bija ļoti labi, Ginta bija ļoti labi tev svētdienu redzēt, kā anglis teikt, in the flesh. Mums tāpat bija ļoti patīkami redzēt tos, ko varēja in the flesh. Jā, vai ne? Jā, bija ļoti Pateicība mīļi, kungam, kad jā. tu atbrauc, jā. Labi, nu ko jūs pārunājat, kamēr es biju prom? Neko. Ir viss ļoti klūs pēc tev. Tas nav labi, tas nav labi. Es gribēju, lai jūs pārunājat. Ja? Tā kā ceļš uz augšu vienmēr ir uz leju, Jēzus ir mūsu priekšsījum visās lietās, ja tā. Un viņš bija paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei, un Dievs viņu paaugstināja. Tā kā tā svarīgā lieta, ko mēs ņemam no šodienas, ir, kad mēs esam tā kunga kalpi, ja, apakaļ 119. salmā, 125. pantā. Es esmu tavs kalps, dod man gudrību, ka es saprotu tavas liecības. Ja mēs sevi noskaņojam tā pareizi, mēs atceramies, mēs esam Dieva kalpi, tad Dievs dod mums arī gudrību, saprast viņa liecības, gudrību, kā dzīvot un nest viņam godu. Kādi jautājumi? No? Nē, Kolvin, es atradu par to bagātību, kur aizlido kā putniņš. Jā, kur? Izlasīsim. Tas ir Proverbs, tas ir Sakām vārdi. sakām vārdi, jā, paldies. 23. nodaļa, tas ir 4. un 5. pāns pamācības, jāsāk. Pamācības. Jā, izlasot, jā. Jā, 23, 4 un 5. Nenopūlē pārlieku sevi, lai tu kļūtu bagāts. Atmet tādu savu gudrību. Tikko tu esi savas acis tai pievērsis, redzi, tā jau ir pazudusi, jo tā iegūst sev spārnus kā ērglis, kas paceļas padebešos. Jā, tieši tā, paldies, jā, ļoti labi. Jā, es domāju, ka tas bija Salamans, jā, tā kā mums bija. Tā tas ir, jā, un es jau būtu labi, ja visi cilvēki, pat kas nav
nav pārāk ticīgi lasīt Zalamāna pamācības vai Zalamāna gudrības, jā, tur ir tik daudz, kas pateikts, jā, tā, un mēs gadiem apakaļ rīt lūkšanās, man liekas, izgājām cauri visu grāmatu, tā, eventuāli mēs varbūt atkal atgriezīsimies tur, bet tur ir tik īsi un kodolīgi pateikts, jā, tā. Bet tā svarīgākā lieta, kā visu to uzskatīt, ir, tu esi kalps, tev nekas nepieder, viss pieder Dievam, jā, tā, un kalpo viņam ar mīlestību un ar pateicību, un viņš jau gādā par tevi, jā, tā, un vairāk nekā tas nav vajadzīgs. Labi, Benžīs pievienojas arī, jā, tā, labi. Jā, nu viņš te negrib būt viens pats, viņš vienmēr te grib sēdēt uz galda. Ja Mārtiņš nav mājā, tad viņam jānāk tevi. Kompānija, jā, tā. Debes Tēvs, paldies par šo iespēju atkal mums šodien vienoties ar tavu vārdu, iedziļināties, kā Dāvids raksta, es esmu tavs kalps, mēs esam tavi kalpi. Un mēs to darām, kungs, kalpojam tev ar mīlestību, ar pateicību. Mēs apzināmies, ka mums nekas nepiedara. Un mēs pateicamies, kungs, ka tu gādā par mums visā pilnībā. Kā reiz teica Jānis Kristītājs, man jāiet mazumā, lai viņš aug lielumā. Tā arī mums, kungs, palīdz mums savaldīt savu es. Un būt kā Pāvils, kas sacīja līdzi Kristus un krustā sis nedzīvoja vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani mīlējis un nodevies par mani. Kungs, paldies, ka tu mūs tā esi mīlējis, ka tu izcieti mūsu nāvi, lai mēs varētu dzīvot. Palīdz, lai mēs tuvojamies tev vairāk un vairāk, un ka mēs nepieķeramies šai pasaulē, ne mantai, bet pieķeramies tev un tavam vārdam. Un pateicamies, kungs, kad tiešām mēs varam līdz Dāvida apliecināt, tas kungs ir mans gans. Man netrūks neniek. Par to, kas ir bijis, kas ir pagājis, mēs pateicamies, kungs. Par to, kas ir un kas vēl būs, mēs arī pateicamies. Un lūdzam, lai tu ņem mūs pie rokas un vada. Un mēs apvienojam mūsu lūkšanas kopā, lūgdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva miers, kas ir augstāks par mūsu cilvēku prātu un saprašanu, lai pasargā jūsu sirds un domas kungā Jēzu Kristu mūžīgai dzīvībai. Āmen. Paldies!